Sveicināti Eirobusiņā! Cik daudz naudas jūs varētu paslēpt vienā jaukā konzervbuņģiņā? Latvijas zivju industrija iemācījusies tam produktam pievienot diezgan lielu vērtību ar jaunu recepti, ar jauniem tirgiem un jaunām tehnoloģijām. Par to šajā pusstundā. Vecā labā latviešiem zināmā kāja pieņem gandrīz skandināvisku nosaukumu un iekaro skandināvu tirgu un mēģina savā ziņā, Andri, pierādīt, ka vairs tām apaļām konzervbuņģām, ja ne nav nākotne, tad tās nav vienīgās. Jūs tagad paņemat pilnīgi eiropiešu receptes, eiropiešu izskatu un ražojat tikai un vienīgi Eiropai. Kāpēc jums to vajag? Tā varbūt cīņa ar veidzinavām. Don Kihots jūs. Ļoti iespējams, bet mums patīk grūti izaicinājumi. Un 5 gadu atpakaļ mēs ar partneri izdomājam, ka mums vajag virzīties tālāk uz rietumu pusi un izmēģināt spēkus tajā virzienā. Un laika gaitā mēs braucām uz izstādēm, runājām ar klientiem, potenciālajiem, skatījām, pētījām situāciju, 2 reizes nomainījām koncepciju, ko mēs gribam taisīt. Un faktiski beigās, teiksim, trāpījām laikam labā laikā un ar labu, teiksim, to konceptu par to, ka mēs varam pievienot gandrīz tikpat lielu ražošanas jaudu uzņēmumam klāt, cik mums ir šodien uz esošajiem tradicionāliem tirgiem un iegūt dubultu efektu. Bet no garšas kārpiņu viedokļa jūs arī sākat ar citām zivīm, vai kā tas ir? Jo es saprotu, skandināvi neēd visu to, ko ēd varbūt viens otrs austrumos, kurš zina, ka Rīgas šprots, tas ir forši, garšo labi. Austrumos mēs veidojam patēriņu kultūru, kas ir jāēd zivu konzervos. Nevis mēs kā kāja tikai, bet kā Latvijas zivu pārstrādes nozara vispār. Jo tur mēs esam stabili līderi un mēs veidojam, ko ēd cilvēki. Rietumdaļā mums bija jāuztaisa produkts, kuru šodien tur patērē, jo pircējs rietumu tirgos ir ļoti konservatīvs. Ne no konservu vārda, bet no konservatīvas vārda. Un viņam vajag tieši tādu iepakojumu, tieši tādu buņģu, tieši tādu garšu, kādu viņi pieredz ēst 20, 30 gadus. Tas nozīmē, ka viss tā rūpnīca jums bija jāuzbūvē pilnīgi savādāk. Mēs no sākuma domājam, ka mēs varēsim šos tirgus iegūt paralēli ražojot uz esošajām iekārtām, uz esošajām līnijām, tikai pamainot receptūru. Bet sapratām laiku, ka tas prasa gan savādāk pilnīgi ražošanas procesu, ražošanas kultūru, iepakojumu un apjoms arī, ko mēs varam pārdot un plānojam pārdot, ir tāds, ka mums bija vajadzīgas pēc jaunām līnijām, jaunu cehu. Rinaldi, tas tāds gan arī pasakains stāsts. Pēdējā laikā mēs laikam daudz Eiropas līdzekļus veltījām, lai atbilst visām sanitārijām prasībām, visas šīs ražotnes, kas grib ražot Eiropas Savienībā, bet eksportēt uz austrumiem. Un te tagad Eiropas naudu ir ieguldīta, lai iekarot pilnīgi jaunu vietu tirgu. Nu jā, jau īstenībā lielākoties visu uzņēmumu, kas startējuši līdz šim, ir attīstījuši esošās ražotnes, modernizējuši esošās iekārtas, bet tādi projekti, kur ietvaros tiek būtībā uzbūvēti jauni cehi ar jaunu produktu, ar jauniem tirgiem, tāda īstenībā Latvijā ļoti maz. Un tās ir arī tās slavenās jaunās darba vietas, ko visi grib par Eiropas naudu iegūt, vai ne? Jā, protams, jā. Cik jums ir jaunas darba vietas šeit radušās līdz ar jūsu jaunajām iespējām? Faktiski jaunais ražošanas cehs radīs 150 jaunas darba vietas. Nu, priekš viena salīdzinoši ne paša monstrozākā uzņēmuma pasaulē, tas ir prāvs skaitlis. Šis ir pilnīgi jauns solis. Šis ir pilnīgi jauns solis, un kas ir šeit īpaši svarīgi, ka netiek pārdalīts kaut kas esošs. Tiek iegūts jauns. Tas ne tikai jauns darba vietas, bet tas ir jauns tirgus pirmām kārtām, jauns produkts, kādu Latvijai kopumā produkts neražoja šobrīd. Un tas ir iespējams tāpēc, ka, protams, ir uzņēmīgi cilvēki pirmkārt, bet tāpēc, ka ir nozara, tāpēc, ka ir tradīcija, tāpēc, ka ir cilvēki, kas viņā strādā, un kas ļauj atstumties. Kājai tagad ir stabils tirgus austrumos un jauns tirgus rietumos. Un ar šiem var spēlēt. Tas ir tāds viltīgs mārketinga triks, vai ne? Uzmesties par kādu citu. Jūs tēlojat, ka esat skandināvi. Jā, bez šaubām, ņemot vērā to, ka tur tiešām ar ļoti lielām grūtībām pircēji pieņem kaut ko jaunu. Tāpēc mēs rietumu virzienā darbojamies ar diviem ceļos. Viens ir private labels, tas ir tirzniecības tīklu vai uzņēmumu preču zīmes. Otrs, mēs vienlaicīgi izdevību un radās doma ieviest arī savu preču zīmi, kas ir daudz sarežģītāks un smagāks process un daudz grūtāk izdarāms, bet zināmā mērā mums ir izdevies jau šobrīd šo produktu ar savu preču zīmi izvietot gan Zviedrijas, gan Dānijas pāris tīklos. Mēs atradām vēsturē, kad uzņēmumu veidojas bija 1882. gadā Dānis. Šo uzņēmumu šeit Rīgā? Jā. Un izveidojam savu preču zīmi Arnolds Sørensens, kas ir faktiski Dānijā tas pats, kas pie mums Jānis Bērziņš vai kaut kas tam līdzīgs. Ja? Ļoti izplatīts uzvārds un vārds.
Un īstenībā viņi diezgan labi akceptēja klienti, jo pirmajā gadā mēs tikām 3 tīklos iekšā, tā kā mēs nevaram... Jūs uzmetaties par skandināviem, skandināvu tirgu, es saprotu, arī iepakojums, pilnīgi viss ir uzrakstīts. Un savā ziņā es jums varētu tagad pārmest, jūs nelepojaties, kas no Latvijas. Lai panāktu pazīstamu kaju, Skandināvijā ir jāinvestē neadekvāti daudz naudas un laika, un vai tas ir to vērts, un vai būs tas rezultāts. Līdz ar to mēs izvēlamies ceļu, kas tomēr taupa gan naudu, gan laiku. Nu, labi, jūs neesat vienīgie patiesībā. Es jūs mazliet tā kā kacinu par šo jautājumu, jo patiesībā arī Unda, latviešu otrs, var teikt, lielais šprotu ražotājs, kuram tiesa gan austrumu tirgi ir svarīgāki pagaidām nekā rietumu tirgi, kā kājai, arī dara tieši tāpat. Ražo šprotes, ripo visas prom uz austrumiem, bet patiesībā ar austrumu pircējiem ļoti ierastām preču zīmēm. Un uzraksts Made in Latvija ir tikai ļoti ar lupu mēģina meklēt. Problēmas praktiski sākas tad, kad mēs visu laikam atceramies tā saucamo šprotu skandālu, ja benzoperēnu skandālu. Tad praktiski mēs esam saskarušies ar tādu problēmu, kā rietumi un konkrēti Vācija uz vienu brīdi pat aizliedza mums eksportu. Tolaik tā bija Unda un Brīvais Vilnis. Un tika konstatēts, ka mūsu šprotes ir paaugstināts benzoperēna līmenis. Un, lai kaut kā sabalansētu un sakārtotu šo situāciju, mēs bijām spiesti kūpināt, varbūt ar drusku mazāku dūmu daudzumu. Bet tad vācieši ņem pretī tās, ko jūs tagad saucat par blondīnēm, jā? Tādas mazāk kūpinātas? Ir, tāds joks, jā. Mazāk kūpinātas. Teiksim, to, ko mēs saucam par tradicionālam šprotem, mēs ražojam ar kūpināšanas tuneļiem, jā. Tad to, ko mēs eksportējam uz Vāciju un Somiju, pieņemsim, jā, mēs ražojam ar vācu iekārtām. Ir tā saucamā krāsnis ar nosaukumu Šroteri, jā, tā ir tā firma ražotājs, jā. Un mēs ražojam ar šitā Šroteri, jā. Tur ir tā saucamā cirkus sistēma, tur apdūmošana notiek drusku savādā. Tas ir saistīts ne tikai ar tehnoloģiju, vien tas ir ar iekārtām arī. Bet tad sanāk tā, ka vāciešiem garšo tādas šprotes, kādas, var teikt, ražo viņu iekārtas. Vāciešu iekārtu ražotāji, jā, protams, viņi gribēja pārdot savas iekārtas, jā, jo dialogs bija apmēram tāds, jā. Mēs viņam teicam, mēs jau gadu desmitiem ražojam ar tuneļiem, mums viss ir ok, pie mūsu garšas īpašumiem ir pieraduši gan mūsu pircēji, gan austrumu tirgus. Viņi atkal saka, ka tas benzoperēns, ka šo problēmu var atrisināt ar mūsu, ar vācu iekārtam. Mums tikai iedots tāds pārējais periods 1 gads, un mēs to pārējais periodu izmantojam un vienkārši nopirkam tās vācu iekārtas. Praktiski mēs visi saprotam, ka noteicējs ir pircējs. Ja, ja pircējiem vajag, teiksim, tādas šprotes, mēs kūpinām tādas šprotes. Ja pircējiem, teiksim, vajag tādas tehnoloģijas un tādas receptūras, jā, mēs izmantojam tādas receptūras. Jā. Kas ir tie galvenie tomēr ieguvumi līdz ar visiem šiem būtībā nemieriem, kā jūs teicāt? Jā. Jūs saprotiet, ka no paša sākuma mūsu mērķis, tāds strateģiskais mērķis bija sabalansēt mūsu eksportu, jeb sabalansēt mūsu realizāciju. To mēs domājam kā, teiksim, mums ir tradicionāli tirgi austrumos. Kazahijā, Krievijā, varbūt Ukraina. Un tur mums tradicionāli pozīcijas bija ļoti stipras. Mēs atkal ļoti daudz izdarījām, lai iekarotu, teiksim, rietumu tirgu, jo rietumu tirgus viņš ir ļoti konservatīvs. Un vienkārši, teiksim tā, ka viņš ir aizsists. Tur jau gadu desmitiem strādā citi ražotāji, ja, un tur sev atrast nišu un iekarot, teiksim, kaut kādu vietu, tas bija to vērts, ja. Un tāpēc mēs uzskatām, ka tas ir liels ieguvums, ja, ka mēs to esam izdarījuši. Ja. Tagad jūs esat salikuši uz tik daudziem, jums ir jāstrādā daudzos virzienos, var arī, kā teikt, pazust ar to darba apjomu. Nē, tas ir to vērts, Te ir cenas vai te ir kaut kādas biznesa stabilitātes? Biznesa stabilitātes cena tur arī rietumu virziena ir drusku augstāka, ja. Kaut gan procentuāli, godīgi pateikšu, kad visi rietumi, pieņemsim, mums sastāda no 15 līdz 20%. Un atkal austrumi ir 80%. Jūs to darījāt nevis pārdodami sevi ar nosaukumu Unda Made in Latvija, bet jūs faktiski gājāt ar jau eksistējošām preču zīmēm un ražojāt priekš šiem rietumu preču zīmēm. Tas arī bija pareizs solis? No vienas puses,
ir ļoti labi, pieņemsim, ka mums ir paša tirdzniecības marka, pieņemsim šprotes no Undas, jā, ja vēl kaut kas, bet mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka mēs neesam Coca-Cola. Redziet, ja bīdīt savu tirdzniecības marku, ir vajadzīgi milzīgi līdzekļi. Mums vienkārši trūkst nauda. Ja mums būtu bijusi milzīgi kaut kādi lieli apgrozami līdzekļi, ja mēs varētu uzturēt savas pārstāvniecības, Undas pārstāvniecības Vācijā, Amerikā un, teiksim, Krievijā, tad mēs varētu bīdīt kaut kādu savu tirdzniecības marku. Šodien mūsu galvenais mērķis ir pārdot mūsu produkciju. Mums ir vajadzīga stabilitāte, ja? Mums ir jānodrošina darbs šodien 320 cilvēkiem, un tas ir mūsu galvenais rūpes un mūsu galvenais mērķis. Ja? Nu, bet tiešām, kā tad sanāk? Mums ir labs produkts, mēs mākam iepakot vienkārši perfekti, un mēs nelepojamies it kā līdz galam ar to baigo uzrakstu, tur Made in Latvija vai kā. Nedz austrumos, nedz rietumos vairs. Austrumos mēs noteikti lepojamies, un es domāju, Latvija kopumā kā pārtiks ražotājs joprojām austrumos, teiksim, bijušajā Padomju Savienībā, kotējās ļoti augstu. Ja? Mūsu kvalitātes zīme un tās galvenais vārds, ko cilvēks paņemot veikalā produktu skatās, ir, vai tas ražos Latvijā. Ok, ražos Latvijā, tad jau viņu var ņemt. Ja? Un tad ir jautājums, kādi vēl produkti. Nē, redz, tā šprota velk līdzi arī cits produkts. Ja? Ja cilvēks ražo kvalitatīvu šproti, arī cits, ko viņš pārdos, visticamāk būs augsts kvalitātes. Tas ir tāds brandings. Ja, Ražots Latvijā, austrumu tirgos ir preču kvalitātes zīme faktiski. Ja. Tātad šprote ir svarīgs produkts, kas bīda, var teikt, visu nākamo. Bet viena lieta, ko, Rinaldi, mums laikam kā pircējiem ir jāsamierinās, ka arvien vairāk šie Latvijas zivju pārstrādātāji patiesībā iepērk Atlantijas un svešas zivis, kādēļ lomiem. Tās zivis, ko nozīmē mūsu zvejnieki, viņi tiek apstrādāti Latvijā. Un reāla situācija patreiz ir tāda, ka šī izēviela mūsu zivs brētliņa viņa trūkst. Nu jā, jo kvotas visu laiku samazinās. Attiecīgi mēs iepērkam arī, es saprotu, visas tās jaunās, varbūt Latvijas tirgum pat līdz šim nezināmās Atlantijas un kādas ir vēl okeāna zivis, ne? Tur jādala tomēr divās daļās. Viena ir apstrāde, kas orientēta uz savu resursu izmantošanu. To mēs izmantojam faktiski pilnībā. Trūkst kvota, jā, par to ir jācīnās. Pēc tam, nevis trūkst kvota, trūkst zivs. Par to mēs tagad kā reizi domājam arī nākošajā Eiropas Savienības plānošanas periodā, kā mēs to risināsim. Ja? Bet ir otra apstrāde, kas ir pastāvējusi no 50 gadiem paralēli. Šī ir Atlantijas zveju apstrāde. Skumbriju nevar noķert Baltijas jūrā, izņemot dažas reizes, ka viņi tur nejauši iepelna. Attiecīgi tur nav nekāda pretruna, mēs vienkārši liekam vēl klāt. Ja? Ar savu resursu mēs esam tikuši galā, ja? Pievienotās vērtības nozīmē. Mums jāiet pēc jauna resursa. Ja? Un šis ir kā reiz viens liels solis. Kāja vispār vienmēr bija orientēta uz Atlantijas zivs pārstrādi. Ja? Šis ir vēl viens solis šī jauna resursa apstrādes un pievienotas vērtības radīšanā Latvijā. Un te, saprotu, slēpjās arī tas kājas fenomens izspiest no tirgus faktiski tur dēļ darba spēka izmaksām pārāk dārgo to konservu nozari, kur jūs kaut kādā mērā pat ieņemat vismaz viņu nišieni, pārpērkat kā jaunie īpašnieki. Kāpēc radās mums ideja vispār, teiksim, iet šo produktu konkrēto ražošanā un sevišķi uz Skandināvijas tirgiem? Tāpēc, ka mēs sapratām, ka tur esošā gan algu sistēma, gan nodokļu sistēma, gan prasības pret uzņēmumiem pamazām vietējo ražošanu grauj. Un pamazām viņi samazinās, viņi pārceļās uz valstīm, kur ir lētāk, kur ir varbūt mazāk prasības. Ja? Un faktiski ar šo jauno projektu mēs izspiedām no Skandināvijas tirgus zināmā apjomā vācu ražotāji. Un faktiski tas nav tāpēc, ka tikai mums šeit ir lētāks darba spēks, jo darba spēka izmaksas uz vienu produkcijas vienību nav nemaz tās lielākās. Ja? Tas ir komplekss ar pasākumiem. Mēs neuzbūvējām jaunu fabriku pilnībā, kura visa nebarojās un netiek uzturēta tikai no jaunā projekta. Mēs ar esošiem tirgiem, ar esošo pārdošanas apjomu, ar esošiem produktiem pilnībā jau nosedzam savas izmaksas uzņēmumā. Pievienojot jaunu cehu, jaunu ražošanas apjomu, mūsu prasības pret peļņu, pret uzcenojumu ir daudz mazākas. Un līdz ar to šis kompleksais efekts ļauj mums piedāvāt tirgu produktu tādu pašu, bet lētāku. Bet Dānis visdrīzāk tagad teiktu, klau, mēs maksājam Eiropas budžetā, lai viņi saņemtu subsīdijas, jo pusi no šīs jaunās ražotnes samaksāja Eiropas Savienība, lai viņi mūs izkonkurētu no tirgus. Ja es būtu Dānis, es šeit būtu niknākais viesis raidījumā. No mani viedokļa šeit, teiksim, tā ir mūžīga cīņa, kur nekad nebeigsies, jo mēs aiziet uz mūsu pašpārtīgas veikalu cukuru plauktā redzam pilnīgi pretēju situāciju, ja? Kurā ir tikai Dānijas cukurs pamatā, ja? un zem Latvijas preču zīmes. Ja?
Un ar ko atšķirās šī situācija? Mēs cīnīsimies, mēs izmantojam situāciju savā Tātad mēs labā. viņiem tagad atspēlējamies par cukuru. Ja? Šis ir normāls kariņš, un šī ir viena kauja. Viena no lietām, kur gan jūsu uzņēmums, gan citi piedzīvoja, kad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, bija tās fitosanitārās prasības. Nenormāli daudz naudas vajadzēja ieguldīt, lai sasniegtu visus tos PVD, kā sauc tos standārtus. Un viens no tādiem uzņēmumiem zivju nozarē bija Bērciems, samērā mazs uzņēmums, kas ražo ļoti specifisku produktu, kuram Eiropas Savienība bija gandrīz nāves spriedums, jo prasīja gandrīz neizpildāmas lietas. Vai tad jūs esat izdzīvojuši, vai jūs ar tām prasībām vēl aizvien mocaties? Nē, mēs esam izdzīvojuši, teiksim, jo tas ir pierādījums tam, ka mēs šodien strādājam, ražojam, ražošana ir tikai paplašinājusies, jā, teiksim. Sākotnēji varbūt tas tā likās, ka šausmīgi drastiskas prasības, un atsevišķas tādas arī bija, un es pieļauju domu, ka tagad jau īstenībā arī nav. Mēs par PVD runājām, ka tomēr tas sākuma uzstādījums un tā laktiņa bija pārāk augsta. Ja? Man liekas, ka pirmo reizi pat bija, kad aizslēdz uzņēmumu, uz mēnesi lika, protams, norādīja, kas bija sakārtojams, kur bija kādi atsevišķi trūkumi īpaši. Varbūt pārāk liela nebija. Ja? Mēnešu laikā mēs to izdarījām un strādājam vēl joprojām šobaldienu. Ja? Kas tās bija pa lietām? Tur bija vairāk kā telpu, jo mūsu cehs ir ļoti, ļoti vecs. Pagājušā gadsimta 20. gados šis cehs ir būvēts un pamat ēka ir bijusi. Protams, laikam ejot un kolhozam attīstoties, auga un apaug šis cehs lielāks, tā kā, ja, bet tā pamat ražotne šeit ir jau no 1920. gada. Tieši ražot ir ķilavi, jā. Loģiski, tajā laikā tās prasības nebija tādas, mums ir ļoti, varbūt ne tik liels cehs. Es saprotu, ka moderns cehs var šodien uzcelt mēnešu laikā, jā, no sendviču paneļa, bet mūsu ceham ir vēsture un ir tā elpa līdzi iet tomēr tā. Ir tomēr pāris lietas, kuras visdrīzāk jums tā ilgtermiņā nesušas arī savu labumu par to, ka jums bija jāizpilda visas tās, jūs sakat, varbūt pārspīlētās Eiropas prasības. Jā, protams, nevar jau arī noliekt, kad ir tikai bijuši kaut kādi slikti. Ir jau arī iegūmi, teiksim, mēs to saucamo Eiro projektu naudu izmantojuši, lai renovētu saldētavus, kas nes tomēr konkrēti labumu tieši energoresursu ietaupījumu. Elektrības rēķins samazinājies. Būtiski līdzekļi, kas tiek taupīti uzņēmumā. Jūs esat tagad ne tikai vietējie ražotāji, kopš esat Eiropas Savienībā, jūs faktiski tagad arī uz Eiropas Savienību arī eksportējat. Jā, mēs eksportējam uz Eiropas Savienību Vāciju. Pamatā Vācija. Varam saukt arī Igauniju un Lietuvu, bet pavisam nedaudz. Un arī Ameriku. Amerikā, jā. Tas jums ir ieguvums, tas rietumu tirgus, jo jūsu mažā ražotāja apjoma varbūt arī pat neprasīt obligāti to eksportu. Krīzes laikā, piemēram, vietējā tirdzniecība gāja ļoti maz, pirktspēja zema. Paldies Dievam, ka bija eksports. Uz tā rēķina mēs, teiksim, arī izdzīvojām. Jā. Es saucu to par riska sadalīšanu. Jā, teiksim, neiet arī mūsu vietējās ķēdes. Mēs nestrādājam tikai pieņemsim ar Maksim vai ar Saniteks, kas ir mūsu izplatītāji, teiksim, jo vienam var kaut kas nepatikt, viņš var atteikties, ja, tad līdz ko ir visa spēle likt uz vienas kārtas, tas var nobrukt uzreiz vienā momentā. Tāpēc riski ir jāsadala, un tajā skaitā ietilpst arī eksports. Tas ir tas risku sadalījums. Nebūs eksports, tomēr paliks vietējais tirgus. Visiem tiem cilvēkiem, ražotājiem tā teiksim, kad bija Krievijas krīze, mēs visi atceram, visi, kas bija likuši uz Krievijas eksportu, viņi vienā jaukā dienā vienkārši pamodās, neteiksim, nabaga, bet ar lielām problēmām. Un produkcijas ziņā jūs varat konkurēt ar kaut kādiem citiem produktiem. Es saprotu, jūsu specifika ir vairāk svaigie produkti, tādi, kuri neglabājas gluži konservbuļģās simtiem gadu. Ja? Tie ir saucamie zivs preservi, kas ir, kur kā konservants ir tikai sāls. Protams, ražoja zivu kulināri, tas ir kaut kas cits, bet, teiksim, Rīgas ķilau, teiksim, tādā izskatā, kā viņa ir šeit. Klasiskā metāla numur 3 kārbiņā ražo kaija un kaltene. Un sijā Bērciems. Es domāju, ka varbūt ne paši lielākie, bet otrie noteikti mēs esam lielākie ražotāji. Attiecīgi būdams mazs, bet turoties pie sava ļoti specifiskā produkta, jūs patiesībā vismaz vietējā tirgu varat palikt liels. Viņa tas produkta kategorija nav varbūt tāda, kā lai saka. Viņi ir ķēpīgi. Negrib neviens ņemties ar viņu ļoti. Produkts pats par sevi jau ir ļoti vienkāršs, ja, bet tehnoloģija un viss tas process, kā pie viņa mēs nonākam, ir ļoti, piemēram, ir ļoti agresīva vide. Ja, teiksim, viss vākojamās mašīnas, teiksim, 1-2 gadu laikā vienkārši nonāk nelietojamā stāvoklī. Tas ir, tāpēc, ka sālsūdens. Sālījums, virsū sālsūdens, mitra vide, jā, teiksim.
tādā veidā. Kā jūs prognozējat, kā Eiropas Savienība jūs, var teikt, nomocīs vai atbalstīs un palīdzēs? Jūs daudz tos projektus esat ņēmuši un realizējuši. Es pat teiktu, ja saskaitu projektu daudzumu, varbūt pat jums ir vairāk projektu uz vienu uzņēmumu nekā vienam otram lielajam uzņēmumam. Protams, par summām nerunāsim. Es saprotu, jums ir daudz mazi. Nē, viņi ir svarīgi, lai sakārtot to uzņēmumu saimniecību. Atsevišķi vietas, teiksim, tie ir tāpat saldētavi, ja, teiksim, vākojamā mašīna, teiksim, mēs esam jau pasūtījuši nākošā projekta ietvaros. Ļoti daudz būtisks lietas, kas palīdz tomēr, ja, teiksim, mēs varētu arī noteikti no saviem kaut kādiem peļņas līdzekļiem ņemt, pirkt, teiksim, krāt vai ņemt aizņēmumu bankā, bet, es uzskatu, ka izmantot, ja ir tāda iespēja, viņi noteikti ir jāizmanto. Mazajiem vispār, Rinalda, sanāks nākotnē, labi, viņi ražo tādu latviešu vai padomju mēlēji garšīgu produktu Bērciemā, tās ķilavas. Faktiski tādiem kā kāja nākotne pieder Eiropā. Viņi uzreiz ieņem ar vienu spērienu, kā teikt, ceturdaļu lielveikalu Dānijā. Reāli jau ir tā, ka tas atbalsts maziem uzņēmumiem īstenībā tiek stimulēts, jo viņiem gan no rindošanas kritēriju viedokļa vairāk tiek piešķirt šie prioritārie punkti, viņiem nebūs priekšā lielajiem. Šie mazie droši vien, ka viņi ir ražo kaut kādu nišas produktu, viņiem droši vien ir vieglāk arī tirgu arī mānīt kaut kādas šīs ražošanas, kaut kādas produktu varbūt pamainīt arī. Viņiem vieglāk ir, konkurēts kaut kādā ziņā. No mana viedokļa, es redzot, teiksim, kā notiek arī tā tirzniecība Skandināvijā, vieta ir arī mazajiem. Un īstenībā vislabākā vieta, ja, jo ir daudzi ražošanas uzņēmumi tajā pat Skandināvijā, kur ir ļoti maziņi ģimenes uzņēmumi, kur šodien ir uz jautājumu zīmes, viņi paliks vai nē, bet viņu vietu var aizņemt Latvijas uzņēmumu. Nav svarīgi, vai viņš ir liels, vai viņš ir mazs, ja viņš spēja eksportēt, vienalga uz kurieni, nes to valūtu. Un, teiksim, priekš tādu Bērciem, teiksim, tur, es nezinu, cik viņiem cilvēki, teiksim, 20, 50, ja, teiksim, tas arī ļoti labs un Latvijas mērogā, pagastu mērogā ļoti svarīgs uzņēmums. Tāpēc viņš ir jāatbalsta arī. Rinalda, tomēr ir otra lieta, ko var redzēt. Ja zīvis lēnām pietrūks, Eiropas Savienība gandrīz katru gadu samazina kvotas. Kas notiks ar šo industriju? To var redzēt arī reāli pēc tiem projektiem, kas ir iesniegti arī lauka atbalsta dienestā. Kad reāli šo brētliņu pārstrādi konservos nāk reāli esošie uzņēmumi, kuri modernizē šīs ražotnes un būtībā lielas jaudas palielināšanas neveic. Bet te pašā laikā ir vairāk projektu, kur ietvaros ir paredzēta, piemēram, lašu kūpināšana, lašu kaut kādas filējas. Bet Norvēģija kur izēviela, protams, nav mūsu jūras zivs, bet tā ir Atlantijas vai no Norvēģijas nākusī zivs. Bet arī šādu zivu mēs mākam pārstrādāt par mazāku cenu nekā, pieņemsim, to dara rietumos. Un rēķinot uz darbvietu skaitu vai pievienot to vērtību tam produktam, tas ir ok, ja? Ka mēs ievedam izēvielu, pieņemsim lasi, un šeit viņam tad daudz tās cenas pieliekam klāt pirms pārdodam, ja? Tas, man liekas, tas tā ir, jo, pieņemsim, mēs ļoti bieži runājam, kad mēs koku eksportējam uz Zviedriju, Zviedrijas uztais mēbeli, mēs pērkam Latvijā viņu mēbeles. Šajā gadījumā tas mums būtu līdzīgi. Mēs pārstrādājam viņu produktu, pievienojam vērtību un pārdodam par krietni augstāku cenu. Principā, jebkuram produktam ir 3 minūšu laikā ir iespējams iekšēji, ja tu zini informāciju, izrēķināt, kādu viņš ekonomisko pienesumu šai valstī nes, nodokļos, algās, ko samaksā cilvēkam un tā tālāk. Un cik jūs domājat, zivs nes? Teiksim, šitāda skaista brētliņa buņģa. Mēs rēķinājām, teiksim, kādu laiku atpakaļ salīdzinājām vienu produktu, vislētāko no šprotēm saražoto, kāda būtu starpība, ja viņu, pieņemsim, Latvijā pircējs nopērkot veikalā ne Latvijas produktu un Latvijas produktu. Kas paliek no naudām tiešā uzreiz izteiksmē, tajā pat mēnesī nonāk valsts kasē un cilvēku makos, ja? Un tiešā forma, es jau pareizi atceros, tas bija apmēram no 35 centīmiem, ko veikala plauktā viņš ir samaksātu, bija 12 centīmi, tajā vad mēnesī atgrieztos atpakaļ valstī, un pretī iepirkta buņģa valstī atnes apmēram 0,5 centīmus. Ja, tātad, jebkurā mūsu ražošanas procesā ir iespējams izrēķināt, kas valstī ir izdevīgāk, kas mums ir izdevīgāk. Paņemot katru produktu un apstot viņu atsevišķi salīdzinot, viņi ir importa produkti. Un kaut vai iepirkumos liekot ne tikai cenu, bet cenisko izdevīgumu, samaksāt virknē produktu pat dārgāk par 30% par savu produktu, tautsaimnieciski ir izdevīgāk. Šitas vēl tikai jāizstāst cilvēkiem, kas ar maciņu stāv pie veikala plaukta. Mēs runājam par valsts iepirkumiem. Valsts pat dažreiz, un tas ir arī mīts, ka vienmēr mūsu produkts ir dārgāks, tas ir absolūts mīts, bet pat pie noteikuma, ka viņš būtu dārgāks, iztērējot šo naudu, astojot viņu Latvijā, tas ir izdevīgāk, tīri no budžetāra viedokļa,
nekā nopirkt šķietam lētāk un šo naudu aizsūtīt uz Viņu vai Varšavu. Ja, tas vienkārši ir matemātika. Ja. Ekonomiskais patriotisms sākās virs 30%. Līdz 30% tā ir saprātīga rīkošanās ar valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem. Redz, kā sākām ar konzervbuļģām, beidzām ar Latvijas valsti. Tāda konservatīva, gan mums tā runa, kā jau ar integrētas lietas. Nešaubīgi, bet viena lieta, ko es varu ieteikt jums, cienījamie skatītāji, tagad nevienam skandināvam šo raidījumu nekad nerādiet. Lai viņi nezin, ka mēs ražojam viņiem domātas konservas un no tā esam kaudzi naudas savas valsts ekonomikā, bet savam pašlepnumam gan kaimiņam iesakiet noskatīties šī raidījuma atkārtojumu. Mēs tiekamies ētrā pēc apaļas nedēļas. Sirsnīgs paldies un šodien vakariņās ēdīsim garšīgās latviešu zivis.